Šajā reizē pievērsīsimies kriminālajai tēmai, kas ar savu būtību un negaidītu iznākumu šokēja pasauli. Pastāstīšu par kādu pusaugu meitenes nolaupīšanas gadījumu 2000. gadu sākumā un kādu negaidītu pavērsienu, kas saistīts ar interneta čatiem, un kura dēļ policija beigās nonāks uz pēdām ļaundarim. Kā varmāk caur internetu čatu panāca tikšanos ar meiteni? Ko tādu kāds interneta čata lietotājs saņēma privāti, par ko viņš nekavējoties ziņoja policijai? Kā noritēja meklēšanas operācija un vai policijai izdevās notvert noziedznieku laicīgi, kamēr meitene vēl bija dzīva? Tas un vēl daudz kas cits jūs sagaida turpinājumā. Visa mēneša garumā joprojām turpinās akcija Dārguma medības. Priekšā vēl 2 pilnas nedēļas, un akcijas būtība ir tāda: nospiežot uz ikonu, saņemsiet iespēju piedalīties akcijā. Tā ir perfekta izdevība tikt pie bezmaksas bonusiem, pie zaudētas naudas atmaksas un 500 bezriska griezieniem. Izlaistu dienu ikonas var atvērt arī vēlāk. Tomēr dienas laikā tu vari atvērt tikai vienu no ikonām. Jo ātrāk sāks, jo vairāk balvas iespējams iegūt. Balvas nav tikai kazino, bet arī totalizatoram. 50% atmaksa no zaudētās likmes. Iesaku iepazīties ar pirmo 2 nedēļu balvām, jo tās tik tiešām ir labas. Reģistrējies ar mūsu afiliētu linku, kurā jau ir 550 bezriska griezienu bonus. Un ja tu jau esi reģistrējies, izmanto šo lielisko iespēju ņemt dalību janvāra akcijā. Linki ir aprakstā. Nolaupīšanas gadījums notika 2002. gada 1. janvārī, burtiski jaunā gada svinību laikā, Pitsburgā, ASV. Tas notika vienu mirkli pirms jaunā gada sagaidīšanas. Detalizētāk jāpastāsta par liktenīgo nakti, pirms pievēršamies izmeklēšanai. Tā tad bija jaungada nakts, apkārt valdīja svētku atmosfēra, un tāda pati tā bija arī Alīcijas ģimenes mājā. Viņas māte tikko bija pabeigusi gatavot svētku vakariņas un aizsūtīja brāli uz viņas istabu, lai pasauktu vakariņās. Atverot viņas istabas durvis, meitene nekur nebija atrodama. It kā būtu izkūpējusi gaisā. Māte atceras stāstīt, ka dēls nonācis lejā un paziņojis: māsa ir pazudusi. Viņas pirmā doma bija, ka noteikti viņai kaut kur ir jābūt, tāpēc sākotnēji viņa nepievērsa tam īpašu uzmanību. Tikai pēc kāda laika māte saprata, ka meita tiešām ir pazudusi. Viņa nekavējoties kopā ar dēlu sāka pārmeklēt visas istabas, visus stūrus, skatoties zem gultām, skapjiem. Nekur nebija nemiņas no Alīcijas. Viņas mētelis joprojām karājās istabā, un zābaki bija kārtīgi novietoti pie durvīm. Tomēr pati Alīcija nekur nebija atrodama. Ārā tobrīd bija liels sals, un viņa noteikti nebūtu devusies ārā bez jakas un zābakiem. Bet kur viņa varēja tā pēkšņi pazust? Kā stāstīja māte, Alīcija ir tāda tipa cilvēks, kas nemēdz pazust no mājām, un vienmēr vakarus pavada savā istabā, pildot mājas darbus vai arī spēlējot datorspēles. Ģimenē sākās panika, un vēlāk tiek konstatēts, ka ārdurvis ir pavērtas ciet tikai daļēji. Panika pārauga izmisumā, un bija skaidrs, ka viena uz ielas viņa nedotos, jo viņai joprojām bija bailes no tumsas. Bet jā, nu atgadījies kas briesmīgs. Māte panikā steigšu zvanīja policijai, kur jau pēc brīža bija pie durvīm. Sākumā policija izskatīja versiju, ka Alīcija varētu būt aizbēgusi no mājām, tāpēc uzsāka jautājums saistībā ar to, vai ģimenē nav bijuši konflikti. Kad šī versija tika izslēgta, policija paziņoja bēdīgas ziņas, proti, likumsargiem jāgaida 24 stundas kopš pazušanas momenta, lai oficiāli pasludinātu cilvēku par bezvēsts pazudušu. Vecāki bija pilnīgi pārliecināti. Alīcija nav aizbēgusi no mājām. Ir noticis kas briesmīgs. Visdrīzāk viņu meita ir nolaupīta. Tobrīd katra minūte bija no svara un pastāvēja liela iespēja, ka jebkura nākamā sekunda var būt viņa meitai kā pēdējā. 24 neziņas un sāpju pilnas stundas. Kā vēlāk stāsta pati ģimene, liktenīgā jaungada nakts vilkās tik lēni un bija sajūta, ka tā nekad nebeigsies. Viņas tēvs neizturēja un zvanīja policijai otro reizi. Šoreiz uzsverot, ka viņa meita nav aizbēgusi, bet iespējams nolaupīta. Brīdi vēlāk viņa mājās ieradās FIB aģenti, nošķīra abus divās atsevišķās telpās un sāka nopratināšanas procesu. Atklājās tas, ka vecāka bija 100% pārliecināta, ka viņa meita nekur nav aizbēgusi, par ko liecināja arī fakts, ka viņas izejamās drēbes bija palikušas mājās. Vecāki stāstīja, ka ilgu laiku viņa pavadījusi internetā. Izmeklētāji uzreiz saprata, ka ja runa ir par datoru un internetu, visdrīzāk problēmas slēpjas tur un ka pastāv liela iespēja, ka viņa ar kādu sarakstījās. Dators tika savākts uz ekspertīzi, kur atklājās, ka regulāri viņa sēdējusi čata istabās. Kad kopš Alīcijas pazušanas jau bija pagājušas 3 stundas, izmeklētāji jau sāka nopietni apsvērt versiju, ka ticis pastrādāts noziegums. No tā savukārt izrietēja 2 biedējošas iespējamības. Vai nu viņa nolaupījis kāds svešinieks, kamēr viņa nezināma iemeslu dēļ bija izbēgus no mājas, vai arī viņu no mājas bija izvilinājis kāds varmāk. Laiks turpināja ritēt uz priekšu, un līdz ar katru sekundi samazinājās iespēja meiteni atrast dzīvu. Policija tikmēr strādāja pie meitenes datora analīzes, kurā noskaidroja, ka viņa ļoti daudz laika pavadījusi 3 dažādās čatu
čata platformās. Nākamais viņa solis bija pieprasīt visu viņas sarakstas kopijas, lai sāktu nopietnu darbu pie to pētīšanas. Nekas no to satura izmeklētājiem nešķiet aizdomīgs. Liekas jau, ka izmeklēšana nonākusi strupceļā. Drīz pie viņiem ieradās izmeklētāji, lai uzdod padziļinātākus jautājumus. Izmeklēšanas gaita bija virzījusies uz priekšu. Viņi tagad bija pārliecināti, ka pazušanas lieta ir saistīta ar mazgadīgas personas piespiedu turēšanu gūstā, iespējams, netiklu darbību veikšanas nolūkā. Kā cer stāstīt viens no lietas izmeklētājiem, tas viss tobrīd izskatījās pēc tipiska nolaupīšanas gadījuma, ko mēdz praktizēt interneta varmākas, kas savus upurus noskata čata platformās un ar manipulācijas mēģinājumiem panākt tikšanos ar tiem, pēc kā visbiežāk ievilina savā mašīnā. Kā vēlāk izrādīsies, diemžēl, šis bija tieši tāds gadījums, bet līdz tam vēl tiksim. 2002. gadā online čati bija salīdzinoši jauna lieta, un vēl nebija fiksēta daudz nolaupīšanas gadījumu. Interneta varmākas parasti cenšas iegūt bērnu uzticību, izmantojot manipulatīvas taktikas, lai tādējādi kļūtu par bērna vistuvāko draugu, paralēli mēģinot izmainīt viņa domas un uzskatus, lai tie atbilstu ļaundaru uzskatiem un domām. Iegūstot pilnīgu uzticību un kontroli, viņi dara visu, lai panāktu tikšanos ar bērnu. Un ja tāds harizmātisks un it kā uzticams cilvēks atbrauc, lai sasveicinātu, kurš gan neizietu ārā no mājas, lai satiktu it kā jau tuvu cilvēku. Kad bija pagājušas jau 24 stundas kopš pazušanas, policijai parādījās jauna svarīga informācija lietā. Brīdī, kad viņi iztaujāja Alīcijas klases biedrus, izrādās, ka viņa bieži skolā sūdzējusies par nogurumu, kas radies saistībā ar ilgām nakts sarakstiem čatā. Meitenei bija savi noslēpumi, kurus viņa slēpa no vecākiem. Klases biedri atklāja, ka Alīcija ilgu laiku sarakstās ar kādu vecāku vīrieti. Tāpat viņa esot lielījusies, ka abi kaut kad nākotnē vēlas tikties. Lietā beidzot parādījās kāds izteikts progress, bet bija skaidrs, ka meitene ir lielā briesmās, un ļaundaris joprojām nav identificēts. Tiek uzsākta vērienīga operācija, izmantojot tehniskās iespējas, lai censtos identificēt vīrieti. Tiek ķemmēti visi čati, lai vispār noskaidrotu, kādu lietotāju vārdu mistiskais vīrietis izmantoja. Tomēr pēc 39 stundām kopš pazušanas izmeklētāji nonāk strupceļā. Dīvaini, ka policija pārmeklējot meitenes datoru, neatrada tajā neko aizdomīgu. Iespējams, ka vīrietis viņai iemācījis, kā sazināties inkognito. Parasti bērnu nolaupīšanas lietas pārsvarā beidzas traģiski, vai arī nebeidzas nekā, proti bezvēsts pazudušais bērns un viņa ķermenis tā arī netiek atrasts. Izmeklēšanas iznākums jau šķita bezcerīgs, tomēr to visu mainīja kāds negaidīts zvans. Lietas izmeklētājs piepaiši sazvana kāds anonīms vīrietis no Floridas, sakot, ka viņam ir svarīga informācija saistībā ar pazudušās meitenes lietu. Izrādās, ka viņš ar meklēto vīrieti bija aktīvi čatojis Yahoo platformā. Viņš bija pieaugušo fantāziju čata istabas biedrs un privātajā čatā negaidīti saņēma linku no cita dalībnieka, kurš veda uz kādu live stream. Redzētais tajā vīrieti pamatīgi šokēja. Viņa acu priekšā pavērās skats uz pusauģu meiteni, kur ieslēgta būrī un raud. Viņš pamanīja, ka viņa ir ļoti līdzīga meitenei, kas pazudusi Pitsburgā, un ka viņai ir nodarīts pāri. Viņš nevēlējās būt iepīts tādās lietās, tāpēc nekavējoties zvanīja policijai. Izmeklētājs centās dabūt pēc iespējas vairāk informācijas no mistiskā zvanītāja, noskaidrot tieši, kas viņam linkus tiešraidi sūtīja, taču drīz vien anonīmais zvanītājs nolika klausuli. Tika mēģināts noteikt zvanītāja atrašanās vietu, bet viss atdūrās pret kādu tukšu maksas taksofonu Tampabejā, Floridā. Tajā brīdī Alīcija bija pazudusi jau 2 diennaktis. Satraucošie jaunumi kļuva par vecāku ļaunākā murga sākumu. Viņi zināja vien to, ka meita šobrīd ir nolaupīta un iziet cauri ellei. FIB ir mobilizējuši visus savus spēkus, lai burtiski izķemmētu internetu, cerot atrast anonīmā zvanītāja aprakstīto video. Tomēr nekā. Notiek negaidīts pavērsiens. Telefons zvana vēlreiz. Klausulas otrajā galā tas pats vīrietis no Floridas. Zvanītājs apgalvo, ka viņam ir kauns, ka viņš ir daļa no čata istabas, par ko viņš labprāt citiem nestāstītu. Taču saka, ka nav varējis stāvēt malā. Viņš piekrīt palīdzēt izmeklētājiem, lai meiteni atrastu. Aģenti ierodas viņa mājā, kur viņš izstāsta par kopējām sarakstiem ar konkrēto individu un ka savā starpā viņi dalījušies ar savām fantāzijām un ieguvuši savstarpēju uzticību. Viņš apgalvo, ka varmāk viņam vairākas reizes rakstījis, ka vēlētos nolaupīt kādu meiteni un padarīt viņu par savu vergu. Tai brīdī informators to uztver kā joku, taču, kā izrādījās, vīrietis to domāja pilnīgi nopietni. Dienā, kad Alīcija tika nolaupīta, viņš par to paziņoja čatā. Un, lai palielētos ar savu laupījumu, pat nofilmējis viņu, lepni sakot, viņa tagad ir mana. Pēc mirkļa vīrietis, kas informēja policiju, ziņās ieraudzīja, ka pazudusi meitene, kas pēc izskata bija ļoti līdzīga tai, ko viņš burtiski mirkli iepriekš redzēja slimā maniaka šērotajā video. Viņš nekavējoties devās uz taksofonu, lai informētu FIB.
Tālāk tika noskaidrots, ar kādu lietotāju vārdu viņš sēdēja čatā, kas ļāva aģentiem uzsākt darbus pie IP adreses noskaidrošanas, lai būtu iespējams izsakot viņa lokāciju. Viņa identitāti visbeidzot izdevās noskaidrot, lai arī tas sagādāja lielas grūtības, kas bija saistīts arī ar ASV likumdošanu un privātumu politiku. Un pēc ilgiem pūliņiem un pat aģenta vizītes Yahoo galvenajā ofisā, kā arī pieprasījumu internetu providerim atklāt lietotāju IP adresi, viņa identitāti beidzot izdevās noskaidrot. Tas bija Skots Tairijs. Bija zināms vārds, un ar to arī pietiks, lai policija sāktu vērienīgu glābšanas operāciju. Tika noskaidrots, ka Tairijs ir datoru analītiķis un ir nodarbināts valsts sektorā. Viņam nebija iepriekšēju sodāmību. Lokāciju nosaka ātri, un policija nekavējoties dara visu, lai dabūtu orderi viņa dzīvesvietas kratīšanai. Vairāk nekā 2 dienas pēc Alīcijas pazušanas aģenti iegūst atļauju pārmeklēt Tairī māju. Par cik viņš bija darbā, viņi momentāli nosūta vienu brigādi, lai aizturētu varmāku darba vietā, un otru, lai pārmeklētu māju un izglābtu meiteni, cerībā, ka viņa vēl būs dzīva. Tairijs tiek arestēts, tikmēr otra brigāde pārmeklē māju. Uz saucieniem neviens nereaģē, kas aģentos rada satraukumu. Pati māja izskatās parasta, izņemot pagrabu. Atpūķējot pagrabu, viņu priekšā pavērās šokējošs skats. Tas viss ir aprīkots ar dažādiem rīkiem, kas paredzētu mocīšanai un atbilst zvanītāju aprakstītajai telpai iekš video. Tomēr meitenes tur nav, vai viņi ieradušies par vēlu, viņi pārbauda pārējo māju un otrajā stāvā zem gultas ierauga ko dīvainu - metāla ķēdi, kas iziet no gultas apakšas. Alīcija ir dzīva. Viņi atrod to pieķēdātu un puskailu. Lieta beidzot ir atrisināta ar pozitīvu iznākumu. Ģimenes un Alīcijas vairāk nekā 2 dienas ilgusī elle beidzot ir galā. Tomēr meitenes psihe ir smagi iedragāta. Gūstā Alīcija kopumā atradās vairāk nekā 2 dienas, kur laikā viņa tika turēta nebrīvē, saslēgta važās un spīdzināta Tairī pagrabā. Jā, kamēr maniaks bija darbā, viņš pieķēdēja meiteni zem gultas tā, lai viņi nevarētu tikt ārā no gultas apakšas. Jūs iedomājaties, cik neprātīgas mocības viņa izjuta pat tad, kad viņa netika mocīta slepenajā pagrabā. Kā vēlāk stāstīja šīs lietas izmeklētāji, brīdī, kad meklēšanas operācija tika uzsākta, izredzes uz to, ka meitene tiks atrasta dzīva, bija diezgan mazas. Statistika vien rāda, ka tādos gadījumos izredzes uz pozitīvu iznākumu ir bēdīgas. Alīcija Kozakēviča tagad dzīvo laimīgu dzīvi un ir kļuvusi par motivācijas speciālistu bērniem un pusauģiem, kas cietuši no vardarbības. Konkrētais gadījums ir šokējošs piemērs tam, ka interneta vide nav droša un nekad nevar uzticēties tam, ar ko saraksties, jo nekad nevar zināt, kas slēpjas otrā pusē. Un vienmēr pastāv iespēja, ka kāds ieinteresēts sarakstīties, lai īstenotu kādu ļaunu un manipulatīvu plānu. Ja anonīmais čatotais nebūtu piezvanījis policijai, tad vai policijai vispār izdotos atrast Alīciju? Rakstiet komentāros. Visu labu!